Lai arī pirms 2 gadiem piedzīvojusi ļoti smagu avāriju, Einārs uz tikšanos ar raidījumu 4. studiju vienalga ierodas uz motociklu. Tieši šeit pretī ārlietu ministrijā un Kongresu namam 2022. gada jūlijā notika liktenīgā avārija. Šis bijis pirmais nopietnais negadījums Eināra motobraucēja pieredzē. Es braucu uz Pārdaugavas pusi. Un te stāv tā rinda mašīnā, kas taisās griezties pa kreisi uz to pusi. Un pēkšņi vienā brīdī es redzu, ka tur tā kā izlec viena mašīna priekšā. Es jau uzņēmu ātrumu bija, cik man tur 50, 60. Un reāli tas bija kaut kā 10 metri pirms manis no rindas kolonas iznesās viena mašīna priekšā. Un es ietriecos viņā iekšā, gaisā 2 kūleņi. Tas tur tā arī bija. Autovadītājs, kas pēkšņi aizšķērsoja Eināram ceļu, uzreiz pēc negadījuma atzinis savu vainu. Vidēji smagie miesas bojājumi, gūža lausta, roka bija sadragāta. Motocikls beigts galīgi. Visa priekša sadragāta līdz bākai. Es jau biju ratiņkrēslā mēnesi un 8 mēnešus uz kruķiem. Man bija lausta roka un man bija gūža pārplēsta uz pusēm. Tad es tīnu ar skoču, roku pie kruķa, lai es varētu staigāt. Zinot, ka avārijas izraisītājam kā nākas ir octa polise, Einārs bija pārliecināts, ka saņemt apdrošinātāju atlīdzību nebūs nekādu problēmu. Man jau arī tā tiesa saka, viņš prasa, jūs esat kaut ko dabūjuši? Es saku, neesmu. Viņš saka, bet jums taču vajag aktīvāk pašam tur ņemties. Es arī sāku aktīvāt, es viņiem sāku zvanīt, es viņiem tur ņēmos, darījos, un beigās jau manu numuru vairs necēla. Kā apgalvo Einārs, lai arī čekus par medicīniskajiem izdevumiem iesniedzis jau sen, atlīdzību par ārstēšanos reizē ar morālo kompensāciju saņēmis tikai pirms pāris dienām. Dīvainā kārtā es jums piezvanīju un uzreiz nākošā dienā bija ieskaitīta nauda par veselību. Tomēr vislielākā nesaprašanās ar apdrošinātāju Eināram ir par vairāk nekā 60 gadus senā motocikla Java remonta izdevumiem. Šo moci Einārs pats ir restaurējis un rūpīgi licis kopā pa detaļām 4 gadus. Viņi man piedāvā pa motociklu 600 eiro. 600 eiro, kaut gan man viena bāka maksā 600 eiro šitam modelim. Un arī jāmeklē, tur viņi nemaz reāli nevar dabūt jaunu. Einārs ir saņēmis Rīgas motoru muzeja atzinumu, ka šāda motocikla restaurācija izmaksās no 3 līdz 5 tūkstošiem eiro. Vienīgais oficiālais Java pārstāvis Latvijā ir sastādījis detalizētu restaurēšanas tāmi, pēc kā apdrošinātāji izmaksājumu summu palielinājuši, bet ne līdz tādam līmenim, kas Eināru apmierinātu. Tāpēc sekojas iesniegums Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojam. Mēs ar Javas dīleri sareiķinājām, ka tas ir bez darba, tas ir kaut kādi 3,5 tūkstoši. Jālūdzās, jāmēģina kaut kas, labi pierādīt, tu vari, tu speciālisti esi dabūjis, tu visu pierādi, viss ir, bet tev netic, un tā liekas, ka tu esi kā diedelnieku pozā. Tāds sajūta tiešām, ka nevis avārijas izraisītājs vainīgs, bet es esmu vainīgs. Eināra jurists Ivars Šenbergs ir pilnīgā neizpratnē, kāpēc morālo kompensāciju un ārstniecības izmaksas Einārs saņēmis tikai tagad, lai gan tiesas spriedums stājies spēkā jau pērnā gada sākumā. Uz pēdējām e-pastu sarakstēm, jo es arī viņam ieteicu rakstīt visu tikai rakstiski, tātad atbildes netiks sniegtas nekādīgi, mutiski, vai arī sniegts pavisam par citu tēmu. Tātad raksta viņš par šo morālo kompensāciju, apdrošinātāji atbild, ka jūs taču pārsūdzējāt vērtējumu par motocikla remontu. Ivars Šenbergs ir antīku automobīļu kluba biedrs un pats ir restaurējis līdzīgu motociklu, tāpēc izpētot Javas eksperta izveidoto tāmi, var apgalvot, ka tā bijusi absolūti godīga. No manas informācijas, tad Balts eksperts sakontaktējās ar šo Javas oficiālo pārstāvi, bet saruna viņiem nekāda neizveidojās, jo viņš uzskatīja, ka tas ir par dārgu uz piedāvājumu, tad saremontējiet lētāk. Atbilde bija, tas nav mūsu pienākums. Cietušajiem bija daudz gan fotografiju, gan arī video materiālu par motociklu konkrētā, par visu to. Vienkārši eksperts uzskata, ka tās detaļas maksā, gan arī lūžņu cenu, un tāds ir viņa arī novērtējums.
Situāciju, kad avārijā iekļūst antīks spēkrats, nav daudz, un katrs gadījums ir pilnīgi individuāls, atzīst Rīgas motoru muzeja vadītājs Agris Šmits. Līdzīgi kā citkārt arī par Eināra spēkratu muzejs sniedz atzinumu apdrošināšanas kompānijai. Spēkrats bija gana labi atjaunots, korektā stāvoklī, un, teiksim, lai viņu atgrieztu pēc negadījuma tādā, kāds viņš bija. Protams, ka tur ir diezgan daudz jāiegulda. Arī izpratne par to klasisko spēkratu varbūt ne visiem ir tāda, saprotama, ja tā var teikt, jo vienam tas ir vienkārši vecs motocikls, un cits tur ir ieguldījis savu darbu laiku. Jābūt gan prasmēm, gan jāatrod detaļas, kas pārsvarā servisos un veikalos vairs nav pieejamas. Tāpēc tās jāmeklē pie kolekcionāriem vai attiecīgo spēkratu klubos, un pēc tam visticamāk vēl jāatjauno. Šis process prasa daudz vairāk līdzekļu nekā salabot mūsdienu auto. Tas stāsts, manuprāt, nav tik daudz tīri emocionāls, kā mēs to varbūt gribētu, jo šie senie spēkrati, lielākai daļai tas ir kaut kāds stāsts, tās ir emocijas, tas ir personīgi. Savukārt apdrošinātājs loģiski pieeja tam kā tirgus produktam. Diskusijas par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu apmēru retajos gadījumos, ja negadījumā cieš antīks auto vai motocikls, ir vienmēr. Apdrošinātāju kompānijas Balta pārstāvis uzsver, ka gandrīz visās izmaksu pozīcijās Einārs atlīdzību ir saņēmis. Viena ir par bojātajām mantām, kur tiklīdz mums bija zināma šī summa, tā arī uzreiz tika izmaksāta. Otra ir par veselības izdevumiem un morālo kompensāciju kopā. Šī summa arī tika izmaksāta tiklīdz precīzs skaitlis mums bija zināms. Un tad šī trešā pozīcija, kurā ar klientu pašlaik vēl nav izdevies vienoties, ir par paša motocikla vērtību. Kā apgalvo Einārs, pēc motoru muzeja vērtējuma Balta sākotnējos 600 eiro vietā viņam piedāvājusi izmaksāt 3000. Diemžēl arī šajā situācijā vienoties nebija iespējams. Līdz ar to tad nākamais solis jau ir gaidīt mums šo ELTAB atzinumu, kurš tad arī pateiks, kā mums tālāk rīkoties. Šādās situācijās nevar teikt, ka apdrošinātājs vienpersoniski izlemtu, vai šajā gadījumā izmaksāt un kādu summu izmaksāt vispār. Jo visos šajos gadījumos mēs vadāmies pēc ELTAB metodikas, un tas, kas šajā situācijā to nedaudz apgrūtināja, ir tieši tas, ka runa ir par vēsturisku spēkratu, kur, protams, šos aprēķinus veikt ir daudz grūtāk, jo nav piemēru tirgū. Kamēr tiek gaidīts Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja atzinums, visvairāk Einārs pārdzīvo, ka viņa lolotā Java jau gandrīz 2 gadus stāv un rūsē. Ja nav panākta vienošanās par atlīdzības apmēru, mocim viņš ķerties klāt nedrīkst. Jana Vītoļņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.